Nu, sveicināti, man sauc Mārtiņš Grītsmans, izrādās, ka esmu komponists, pašam nezinot, es vēlos pavēstīt jums šādu lietu. Mīļā tauta, man ir publiski, es jau vēlreiz atkārtoju, ir jālamājās, kad jūs necenšaties saprast mani uzņēmēji, jeb kāda Hansa banka, jeb kāda Nordea banka, Tukumā, Rīgā vai vienalga, kur banka necenšas saprast, jeb kāds uzņēmējs. Protams, jums jau nav jādod man tā nauda, vai ne? Bet vai man ir zelta ziltiņas tunelī ar savām sekundes simtaļas pasaules klases pianismu rokām, vai man ir jāsēž tunelī un jādzied? Viņš rušinās pa zemīti, ja? Normāli ar saviem pirkstiem. Es ar savām sekundes simtaļu, nu, nofilmēju. Parādi, tu riktīgi? Jā, nē, sekundes simtaļu, pagaid, sekundes simtaļu pirkstiem, es sekundes simtaļās maucu, ja? Es varu nomaukt arī šādi, ja? Sekundes simtaļās es spēlēju. Vai man ar tādām rokām, ja, kurš arī šlāgeru personīgi var nomaukt, nospēlēt Raimonda Paula stilā, viņam ir šitais ar tādiem piesitieniem, manam draugam, ja es uzsvēru tādiem, nezinu, viņam ir tas, viņš tā kā tamborē, vai ne? Varam pastāstīt tautai, kad tu atklāji savu talantu? Kad es atklāju, es esmu vienmēr gribējis būt Raimonds Pauls. Tu zinies ko? Vienmēr es esmu gribējis, lai, teiksim, būtu dziesma. Par ko iet runa, lai būtu vienkārši dziesma. Jā. Lai es aizietu uz pilnu tribīnas, pilnu stadionu, pēc 3 gadiem vai vēl kaut kur, lai tur būtu pilns un lai jums būtu skaista mūzika. Tieši tā. Koris. Visa Latvija mīl skaistu mūziku. Jā, visa Latvija, visa Eiropa skatās, viss. Es novēlu Raimondam Paulam, noteikti viņš skatās, viņš vienmēr droši vien mani skatās. Jā. Es novēlu tev, mīļais draugs, dziesma būs. Bet tikai man vajadzīgs ir neliels atbalsts, kuru es nekad neesmu lūdzis, bet tikai, nu, vienkārši vai nu jau var iedot. Jā, tādu, jā. Par Vestāru Činkus. Mīļā sabiedrība, man ir vienalga, ko viņš dara. Tu spēlēsi savus opus, es arī varbūt tās kādreiz dzīvē spēlēšu savus opus vai citu, bet liekas manai privātajai dzīvē mieru, kā es tev lieku mieru, man ir vienalga. Jā, ko tā sabiedrība, jo sabiedrībā tiek cilāts tas jautājums Činkus, Pauls Grītsmans. Es te neko citu vairs nedzīvu. Mazo tā sauc, mazo šitā sauc. Nu nekādu viņi nesauc. Kādā tu tā kā pazīstams mums Latvijā, tā kā tāds komponists, kā tev meitenēm iet? Pastāst. Kā latviešu meitenes vispār? Latviešu meitenes ir vienkārši super. Mīļais draugs. Latviešu meitenes ir vienkārši super, jo man, piemēram, bija tāda apdausīta vista, es atvainojos. Tāda apdausīta vista bija, kas apstiprina draudzību, un pēc tam viņai galva sāpot, jā. Nu, es tam novēlu visstiprākās tabletes noteikti nopirkt. Nu, tā aspirīna, analgīna, vai, nu, vienalga, kas tā tur piestāv. Jā, meitenes mīļās, un ja jums nekādi jautājumi droši pie manas pašas personīgi, nevis vien tā teicis, tur otru tā teicis, un ja neesat pārliecināts, vai jūs gribat būt ar mani kopā vai ne, tad labāk vispār ar mani neuzsāciet sārunu. Labi, sarunājuši. Es pusstundas laikā sarakstītu, līdz pateikšu 10 gabalus, un tie jau bija šlāgeri. Plus vēl Mozart rekviems man jau ir uzmalts, tad man vēl ir pagrīdes gabali, tur, teiksim, par piedzērušos govi, teiksim, par piedzērušos govi, jā, kur bez kautrīguma, jā, 3. stāvā mierīgi iemet tur pa lampiņu, jā, kā normāli, tas liekas kautrēšanās, bet 3. stāvā istabā tā govs atrodās, ne, motherfucker. Pastāsti, kā var tev, ja kāds grib kaut ko tev iedot, kā viņi var tevi sameklēt? Viņi obligāti, ja gadījumā tiešām par ko es būtu ļoti pateicīgs, ja, teiksim, būtu kaut kāds atbalstītājs, tikai man personīgi rokās nevis širis kaut ko vai kaut kā. Personīgi tas uzņēmējs vai tā bankas pārstāvs vai pienāk pa kluso vai vēl kaut kā lūdzu ņem.